Parādīšu, kā hakeri slēpj savas pēdas, mainot faila izveides datumu. Tikko izveidoju failu ambex.txt, bet šeit uzrāda, ka pēdējā modifikācija tajā ir bijusi tikai 19. gada augustā, manā dzimšanas dienā. Un, ja mēs nospiežam šeit ar labo pilas pogu, paskatāmies vairāk opcijas un properties, mēs redzam, ka tas ir gan izveidots, gan pēdējais mainīts, gan arī pēdējais tam ir piekļuva bijusi 19. gada augustā. Tad kā es to izdarīju? Atbilde ir ļoti vienkārši. Es nospiežu labo pilas pogu un atveru termināli. Tālāk pārliecinos, ka šeit augšā rakstīts PowerShell. Ja gadījumā nav, es atveru Start menu un uzrakstītu PowerShell šeit. Bet man šeit viss kārtībā. Tāpēc es šeit tagad ielīmēšu 3 komandas. Un komanda ir get item, konkrētais ceļš, creation time ir vienāds ar jauns datums. Šis šobrīd ir 2000. gada 1. aprīlis un nospiežam Enter. Tas izmaiņas ir veiktas, un tas arī viss. Aizsāsim logu ciet. Tagad, ja mēs paskatāmies vēlreiz uz šo modified date šeit, mēs ļoti vienkārši redzēsim jauno datumu 1. aprīlis. Es iekopēju šīs 3 komandas aprakstā, lai tu vari izmēģināt pats, tad, kad jāpamaina faila ceļš un datums. Hakeri mēdz uzstādīt vīrus programmas un tad pamainīt tām datumu, lai neizstāstītu jauna programma, un tāpat arī tā var safabricēt pierādījumus, kuri it kā ir no seniem laikiem. Ja patīk video, saglabā un dalies.